Salamana pamācības 6. nodaļa. Mans dēls, ja tu par savu tuvāko galvo, un ja tu savu roku galvojumam par svešinieku esi devis, tad tu esi ar savas mutes sacīto saistīts, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Tad dari mans dēls un rīkojies šādi un glāb sevi, jo tu tagad esi pilnīgi nokļuvis sava tuvākā rokās. Steidzies, meties viņa priekšā zemē, centies piespiest un skubini savu tuvāko ar lūkšanām, lai tavas acis neguļ un tavu acu plaksti, lai nesnauž. Glāb sevi kā stirna no mednieka un kā putns no putnu ķērēja rokas. Dodies pie skudrām, tu sliņķi, novēro viņu rīcību un mācies. Lai gan viņām nav nec valdnieka, nec priekšnieka, nec citu kungu, viņas tomēr sagādā sev maizi vasarā un iekrāja sev barību ražas ievākšanas laikā. Cik ilgi tu gulēsi laiskais? Kad tu rausīsies augšā no savu miega? Paguli vēl drusciņu, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāk savas rokas, lai tu labāk dusētu. Tāda tevi pamazām, it kā tev kājām pa pēdām iedama pārsteigs nabadzība, un tevi nomāks trūkums kā bruņots ceļa laupītājs. Nelietīgs cilvēks un ļauna nesējs staigā ar viltīgu muti, māj, mirkšķinādams ar acīm, dod zīmes ar kājām, rāda ar pirkstiem, kāro savā sirdī nemetīgi pēc kaut kā ļauna un neganta, rada pārpratumus un nesaskaņas. Tāpēc viņu skars pēkšņa pazudināšana, viņš drīz kļūs galīgi satriekts un salauzts, jo viņam nebūs ne no kurienes nekā, ne palīdzības, ne atbalsta. Šīs 6 lietas tas kungs ienīst, un 7. viņam ir negantība. Augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlēja nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu. Viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Mans dēls glabā sava tēva baušļus un nepamet savas mātes mācību. Sasaisti tos kopā visiem laikiem un visām vietām savā sirdī, un nesātos pakārtus kā plāksnīti sev kaklā, lai tie pavada tevi, kad tu ej, lai pasarga tevi, kad tu liecies dusēt, lai tie runā uz tevi, kad tu mosties, jo bauslis ir gaismeklis un likums ir gaisma, un pārmācības sots ir dzīvības ceļš. Lai tu tiktu pasargāts no ļaunas sievas un no mīkstas un lokanas svešas sievietes mēles. Neiekāro savā sirdī viņas skaistuma un nesapinies, un lai viņa tevi nesagūst ar savu acu plakstu tīkliem, jo netikla gan nereti noved vīrieti līdz maizes trūkumam, bet sveša vīra sieva sagrābi savā varā visu, kāda pat cildena cilvēka dārgo dzīvību. Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlojošām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas? Tā klājas tam, kas labinās un iet pie sava tuvāka sievas, neviens nepaliks nesodīts, kas viņu aizskara. Zaglim nav tik liels negods, kad viņš zog, lai apmierinātu savu izsalkumu, kad viņš cieš badu, jo pienākts un satverts viņš nozagto 7-kārtīgi atlīdzinās. Un izlieto šim nolūkam visu sava nama padomu, bet kas ar cita sievu laulību pārkāpj, tas ir neprātis, tas savu dzīvību pēd pazudināšanā. Viņu piemeklēs nelaime, viņam būs negods un kauns, un iz šī kauna viņš nekad vaļā netiks. Jo viņas vīri iedegušās nežēlīgās dusmas kvēlo un atriebības brīdī nevienu netaupa, un neraugās ne pēc viena, kas varētu būt par samierinātāju un izlīdzinātāju, un negribēs neko no tavas puses pieņemt, pat ja tu daudz viņam gribētu dāvināt.